Paldies, labvakar visiem. Es pastāstīšu, kas tiek pārkāpts, un nākošais runātājs pateiks, ka tik un tā jau viss ir bezjēdzīgi. Tāpēc man tur neko nav ko rādīt, jo tos likumus jau nevar parādīt. Bet tā kā es esmu draugs tādiem vēja būvniekiem, es vienkārši savus draugus gribu brīdināt, ka pēc 18 mēnešiem lielākā daļa no viņiem pazaudēs savu naudu. Ja? Un tad, kad es pateikšu, kāpēc, tad jūs to dzirdēsiet. Ja? Latvijā ir dažādi likumi, jūs zināt, likuma prioritātes starptautiskie, satversmes, Saeima, ministru kabineta noteikumi tā tālāk. Varbūt sāksim ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu. Eiropas vietējo pašvaldību harta pirms 30 gadiem preambulā ir teikts, ka pilsoņu tiesības valsts lietu pārvaldīšanā pieder demokrātijas principiem, un šīs tiesības visvairāk var realizēt vietējā līmenī. Un 4. panta, tas attiec uz visiem mums, 4. panta 3. sadaļa saka, pamatā valsts pienākumus pēc iespējas realizēt tā vara, kas vistuvāk atrodas pilsoņiem. Pagasti, kur viņi palika, viņi nav. Latvijā tāpat kā Igaunijā un Maltā pirmā līmeņa pašvaldība ir likvidēta kā tāda, pārējās valstīs tomēr tie politiķi ir gudrāki un viņi to neatļaus darīt, ja tur viss šīs pašvaldības saglabās. Tā kā pēc 18 mēnešiem būs jaunas vēlēšanas, es domāju, ka, ja ne tie pagasti, tad vismaz pagasta apvienībās būs jātaisa nobalsošana vai vietēji iedzīvotāji, jo tikai viņi to var izlemt, vai viņi grib vai negrib. Ja vairākums negrib, kas notiek ar šo parku, viņa darbība tiek apturēta, ja. Pēc tam investors var tiesāties, viņš var teikt, ka viņš ir labticīgais ieguvējs, bet tā kā viņš ir pārkāpis ne tikai pašvaldību hartu, satversmi un visu Latvijas likumus, ko es te vēl pieminējuši, tad, protams, tā tiesāšanās ies, kā jūs saprotiet, pirmā tiesa, apgabala tiesa, tur senāts, Eiropas tiesa, un tas prasīs 5-7 gadus, un viņš jau būs sen savu naudu pazaudējis. Ja. Iesim tagad tālāk. Satversmē. 105. pants, ikvienam ir tiesības uz privātu īpašumu. Jā. Mēs uzdevām jautājumu, mēs te bijām arī ar savu kolēģi un nākošo runātāju. 3 vēja parka apspriedēs, kur bija Zviedru vai Dāņu, es jau aizmirsu, viņam prasīja, par cik kritīs jūsu nekustam īpašumu vērtību. Viņi teica, tur pa kaut kādiem 10% varbūt mēs esam gatavi kompensēt. Tad Igaunijā Pērnavā, kur ir uzbūvēta līdzīgs viens parks, pret kur ir sākta izmeklēšanas komisija valdības nodibinātajā, tad februārī laikam ne, bet martā bija paredzēts, ka būs tie rezultāti publicēti. Nekustamā īpašuma, kā jūs domājat, vērtība, cik krīt, ja 8 km attālumā ir dzirdama reaktīvas lidmašīnas rūkoņi visu laiku. Nevis 800 metru attālumā. Jūs nekustama īpašuma vērtība ir 0 absolūta. Jūs pat 50% par viņiem nedabūsiet. Ja? Tur gan ir teikts satversmē, ka pret taisnīgu atliedzību sabiedrības labā, protams, var arī sabiedrība atņemt to īpašumu, bet kas ir taisnīga atliedzība? Ja? Kā es teicu, investori uzskata, ka tas ir 5, 10, varbūt maksimums 15%, nevis visu īpašumu vērtība. Nākošais ir 111. punkts. Valsts aizsargā cilvēka veselību. Te es vairs neatkārtošos, mēs jau dzirdējām, jā, kā valsts šo veselību aizsargā. Tad tas, ka mēs dzirdējām arī vienu mediķa skaidrojumu Pāvilu ostā, ka cilvēkam tur ausī tie 3 mazie kauliņi, kuri sabiest, un viņam ir problēmas ar dzirdi, bet tas bija tad, kad tie torņi nebija augstāk par 80 metriem, nevis, ka viņi ir 300 metru, un tās jaudiņas bija zem 1 megavata, nevis 8 megavata. Ja tagad tā rūkoņi ir 8 km attālumā, 2 km attālumā vispār nevar dzīvot. Ja. Tātad par veselību vēl. Te jau pateica, ja, ka par kādu veselību var runāt, ja nepārtraukti mikroplastmasa lidos gaisā, tad es vēl varu pieminēt, teiksim, bez eļļām atlidošanas šķidrumu, ko lieto. Ja. Kas tur tiek laistīts nepārtraukti. Vispārējās lietas šizofrēnija, sāsināšanās, vibrācija, trokšņi, ultraskaņi un viss pārējais, ja, ko tagad pēta. Tātad par satversmes panta pārkāpšanu es gribētu redzēt, kā investors attiecās savu īpašumu, ja viņš teiks, es taču nezināju, ka tas viss notiek. 115. pants. Valsts aizsargā ikvienu tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli, rūpējoties par tā saglabāšanu. Ja? Kādā veidā
valsts varēs saglabāt labvēlīgu vidi, vai 300 metru augstas skaņas barjeras tiks būvēts, vai vēl kaut kas. Jā. Un kādu informāciju jūs dabūsiet no, teiksim, vides pārvaldības valsts biroja, cik daudz mikroplastmasas tur tiek izmētātas un kas notiek ar vadu, ar pārējo visu. Tad ir nākošais, ir tā saucamās Eiropas Savienības regulas un direktīvas. Jā. Nu, jūs visi ziniet, mēs tur klimata likumam nesanāca kvorums, bet tas klimata likums bija tāds, ka, nu, protams, mērķis viņam bija, tas tāpat kā komunistiem bija kādreiz Sibīrijas upes pagriezt, apturēt, teiksim, galaktikas ietekmi uz Saules sistēmu un savukārt Saules aktivitāti, vulkāna izvirdumus, ja apturot tur kaut kādu sasilšanu. Jā. Aizmirstot, ka virs mums bija 4 kilometri ledus, kas kādreiz izkusi, bet nu ne par to. Es 2 direktīvas pateikšu. Tātad mums ir viena Eiropas Savienības direktīva, kas saucās ļoti smalki. Direktīva par ražotāju nepieciešamību kontrolēt piegāžu ķēdes, kuru produkcija jāatbilst cilvēku tiesībām un vides aizsardzības prasībām. Tātad tā ir par to, ka jums tur uzņēmumā, jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ja, ka jums jābūt vienādam skaitam sieviešu un vīriešu, tas ir tās deji, ko tagad Amerikas Savienotās valstīs atcēla, ja, tur tā iekļaušana un līdztiesība un viss tas pārējais. Ja. Un otra direktīva ir, kas saucās par ražotāju un operatoru pārskatiem, tā ir faktiski regula, sniedzot informāciju par izmešu ietekmi uz klimatu un nulles izmešu tur aprēķiniem līdz kaut kādam 2050. gadam. Nu, to mēs nepieņēmām līdz galam. Ja. Tātad šeit ir tā liekulība, divus punktus pateikšu. Ražotājiem, nu, piemēram, jūs kaut kādu pārdodiet kokrūpniekiem Zviedrijā, tur kaut kādu sagatavas, jums jāuzrāda tur zaļais certifikāts vai vēl tur kaut kas, jā. Ka jums ir ilgspēja, ka jums tur valdē sēž vīrieši un sievietes vienā tās daļās un vēl viens alternatīvais bez dzimuma, jā, un tad jūs esiet to visu ievērojuši. Bet kur izpaužās liekulībā? Jūs par retējiem metāliem jūs visi dzirdējuši esiet, un mēs esam dzirdējuši, mums kādreiz skolā mācīja, nu tie 17 metāli Mendeļejev tur tabulas lejas galā, kas tur ir grafīts, litijs, jā, neodījums, tur veseli rinda tādi, kuri dabā ir šausmīgi mazi, viņi, teiksim, ir kādā vietā daži grami. Un tad ir interesanta lieta, lai jūs uztaisītu, piemēram, no ķīniešiem nopirkt elektromotoru, tur ir magnēti, ja, kurā ir šie retie metāli, teiksim, neodījums, vēl kaut kas, kur ieguvēja, lai dabūtu, piemēram, 1 kilogramu, ir jāpārstumi raktuvēs 1000 tonu oksīdi rūdas. Bieži vien tas ir ļoti lielā dziļumā, nevienmēr viss šīs te vielas ir kaut kur augšpusē. Un, lai tās raktuvas darbinātu, ja, Dienvidkorejā ir jāuzbūvē milzu pašizgāzē, milzu ekskavatori, ja, tādi, teiksim, 100-tonīgie pašizgāzē, kuriem riepas ir 3 metru diametrā, ja, kuru ražošanai, lai jūs viņu iztaisītu, ir jāpatērē tik daudz enerģijas un izmešu, cik vispār neatpelnīs viens tāds vēja, teiksim, stāps ar turbīnām. Un, kad mēs prasam vēja parka investoriem, vai jums ir tabula, cik daudz jūs esat ietaupījuši, teiksim, CO2 izmešu, elektroenerģiju un visu pārējo, lai visus šos brīnumus kaut kur no Dienvidkorejas aizvestu, teiksim, uz Čīli, tur iegūtu kaut kādu litiju vai kaut kādu reto metālu, pēc tam atvestu uz Latviju, tur visu samontētu, jā, miljoniem tonu, teiksim, dzeramais ūdens ir jāizterē, pēc tam tas viss ir jāizkausē kausēšanas krāsnīs, jā. Atbildes jau nav, ja jums taču stāsta, ka tā ir tīra enerģija, saprotiet, no dieviņa, ja viņš tur griežas, viņš taču neko nemaksā, tur nav ne izmešu nekā. Vienīgie Zviedri izrēķināja, ka viņa Volvo elektriskais, kas ir tas Volvo X40, ka viņa ražošana patērē vairāk, un viņš atpelna sevi ar visiem šiem izmešiem, salīdzinot ar tādu pašu iekšdedz dzinēju, tikai ja nobrauc tur kaut kādus 100 000, ja, bet nu visi jau nenobrauc tos 100 000 kilometrus. Un tā tālāk. Nu labi, tas ir pa krāpniecību, bet pa pārējo. Tātad šeit mēs redzējām, kas ir ar šiem te visiem Latvijas likumiem. Nu, varētu pieminēt, piemēram, ministru kabinetu noteikumus, vadlīnijas, piemēram, ir tāds arī likums par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, bet par to stāstījis Krieviņkungs. Tad mums ir, tur, starp citu, arī teiks 13. pāns par ainavu aizsardzību.
Kāpēc Latvijai vajadzīgas ainava aizsardzības? Lai aizsargātu Ziemeļu vidzemes raksturīgo, un tas pats arī uz vidzemes augstiem attiec raksturīgo kultūru, ainavu, turismu, atpūtas resursus, jūras piekrasta, salātas basēni, nu tā tālāk, visi iespējamās vietas. Tad iedomāsimies, teiksim, Pāvielostu, es tā pa visu Latviju tagad pateikšu. Nu, tur jūrai paredzēt arī tie 300-metrīgie torņi kaut kādi. Tad šie 300-metrīgie torņi redzami kaut kur 50-60 km attālumā, bet nu, tā kā tas mākoņi un migla, nu, viņi būs labi redzami 10 līdz 20 km attālumā. Un par to jau savā laikā parūpējās vides ministrija, bet tas bija kādi 11, 12 gadu atpakaļ, un tika izstrādāts vadlīnijas vēja elektrostāciju ietekmes novērtējumam uz būvniecību, vides pāraudzības valsts birojas. Jā. Tas viss tur bija vairāk vai mazāk labi, tas bija domāts, kā es teicu, 80-metrīgiem torņiem ar kaut kādiem tur 700-800 tādiem kilovatu nelieliem ģeneratoriem. Bet kas tur bija rakstīts? Tur, piemēram, ja mēs palasīsim, tur ir teikts, ka augstums, jā, attālumam jābūt 5 augstumiem. Tātad, ja 300 metri reiz 5 ir pusotrs kilometrs, kur radās 800 metri, kā jūs domājat? Jā? Radās ļoti vienkārši. 22. gadā pirms vēlēšanām, kuras bija oktobrī, tātad septembrī, pēkšņi tika šis likums par vēja parkiem izmainīts, un tur tika iestrādāts nevis 5 augstumi, jā, vai kā šajās nostādnēs, bet iestrādāt 800 metri. Ja tā reize bija vides ministrs Plešs, un to kārtoja Latvijas attīstībai, kur neiekļuva nākošā saimā. Nākošais. Tur ir teikts, ka vizuāli torņi traucē līdz 4,5 kilometriem. Tas bija pirms 10-11 gadiem rakstīts, un tad nebija tā 300 metri, pat sapņos nerādījās. Ja? Labi redzam līdz 8 kilometriem. Ietekmi uz kultūras objektiem. Ja nedrīkst būvēt to tuvāk pa 3 kilometriem pie kādas muižas vai kaut kur tālāk. Ja? Ja runā par tiem pašiem biotopiem vai, teiksim, aizsargājumiem, dabas parkiem kā Natūra 2000, tad tur ir teikts, ir īpaši aizsargājumi. Tad ne tuvāk par 10 kilometriem. Tas arī bija pirms 10-11 gadiem. Nu, tas viss ir, kā jūs saprotiet, tagad savādāk. Ja? Tātad tas ir par vietējām tādām dažādām nozīmēm. Nu, un tā laiks iet, es ilgi nerunāšu. Tagad ir radusies vesela rinda dažādu skandālu starptautiski. Ja? Es vienkārši braucot šeit, ievadu iekšā, vēja parki, nu, te man arī kolēģis ir viens paziņa bijis Igaunijā apskatījies, kā viņi rūs tie jaunie parki, tad es gribu pateikt, te arī piemina Igaunija. Igaunijā ir liels skandāls par šiem 2,6 miljardiem. Tur parlaments ir izveidojis izmeklēšanas komisiju, bet tieši tāpat kā pie mums, tā kā šajā izmeklēšanas komisijā vairākums ir valdības koalīcija, tad komisija ir noslepenot, un tur žurnālisti nezin, kas tur notiek. Jā. Tas ir jūras parku celtniecībai bija paredzēt 2,6 miljardi, un vēl tur kaut kā 400 miljoni visādām subsīdijām. Lielbritānijas paskatījos ārkārtīgi interesantu lietu. Tur komunisti, tas ir piedošana leiboristu valdību, nu, kas ir tikpat kreisi vai pat kreisāk par padomu komunistiem, vismaz Gorbačova laikā, viņi nebija tik kreisi. Jā. Viņi izsola Ziemeļjūrā atsevišķu laukus ar subsīdijām. Valdība pasaka, ka viņi uzpirks kilovatu par tādu un tādu cenu. Ja? Tad tur pagājušā gadā kādas 3 vai 4 izsoles izjuka, jo par tām paaugstinātām cenām bija izrēķināts, ka viņi sev neatpelna. Ja? Tagad es tālāk neesmu sekojis, kas tur notiek kārtēji izsola kaut kāda. Vai tur kaut kas iznāks vai kaut kas neiznāks. Tad es izdrukāju šodien braucot uz šeit ārkārtīgi interesantu. Norvēģijas Vindra vēja parkos Latvijā plāno investēt līdz 600 miljoniem. Nu, fantastiski. Ja kur plāno Cēsu, Jēkabpils, Saldus, Valmieras novados. Tātad Cēsu novadā mūs aplēmos Norvēģi. Jo viņus uztrauc, ka nabaga latviešu tauta, ja, kuras jaudas ir 2 reizes lielākas pa patēriņu, varētu kādreiz tur arī nosalt, un viņi būvēs mums tad. Un es paskatījos viņu pamatkapitālu 3640 eiro. Ja kādam nav darba, aizņemieties 3640 eiro un arī pasoliet, jo Latvijas meži viņiem jau ir rezervējuši teritorijas. Ja, te es gribējām to jautājumu uzzināt, kā ar 3000 jūs variet dabūt 600 miljonus un sākt būvēt kaut kādu vēja parku. Bet tad ir viena ārkārtīgi interesanta lieta. Es domāju, ko tad paši Norvēģi dara, jā? Bijušais NATO ģenerālsekretārs, viņš ir tagad finanses ministrs Stoltenbergs. Un tavu brīnumu,
tieši pirms dažām nedēļām, drusku vairāk februāra beigās, Norvēģijas fiskālā komiteja viņam ir iesniegusi projektu pārtraukt jūras parku un šo te enerģiju uzkrājošo bateriju iepirkšanu, kā arī pārtraukt jebkādas kompensācijas un tirdzniecības ar šiem te izmešu kvotām, uzskatot tās par spekulācijām un muļķībām. Ja? Ka tas valsts ekonomikai nes tikai zaudējums. Nu, tad Cēsu novadā Norvēģija laipni lūgt ar 3000 eiro pamatkapitālu. Ja? Labi, es tad arī tūliņ beidzu. Pēdējais es vēl gribēju pateikt. Jā, pagājušā gadā mēs bijām Dānijā, NATO parlamentārās asamblējas sēdi un kaut kā tieši nejauši tur ar vēstniecības pārstāvjiem runājam, un viņam tā Dāņu avīze tur, un tur vēja parki uzzīmēt. Un mēs sakām, nu kas tur ir ar tiem vēja parkiem, kādā sakarībā? Ja? Un mums saka, ielikts raksts, ka Dāņu vēja parku asociācija prasa no valdības, tas bija decembra mēnesis, ka viņiem draud bankrots, viņi prasa aizņemties tur kaut kādus 3 miljardus kronu, kas ir 1:10 aptuveni vai 1:11, kaut kā 300 miljoni eiro, lai savilktu galus. Ja. Visās šajās valstīs, ņemot vērā to, ka Latvijā 2021. gadā pēc AST datiem un pēc fiziķa visvalstu grāveru datiem, visi Latvijas vēja parki 45% no gada stundām, 8706 stundas, nespēja saražot 10%. Tad ārzemēs, ja, kad viņi neko nespēja saražot, valsts viņiem maksā kompensāciju. Viņi neviens neatpelna sevi. Jo ko jūs varat atpelnīt, ja 40% vai 45% no gada jūs neko neražojat? Un tagad tas vējš pūš riktīgi, viņš pūš visā Eiropā, un tā elektrība ir ar mīnus zīmu, un jūs neko nevarat pārdot. Līdz ar to jums loģiski vai neloģiski, ja kāds stāsta, ka viņš pelnīs un jums maksās, to var darīt tikai no subsīdijām kā tādām. Un pēdējais teikums, tad es ceru, ka latvieši nebūs vairs tādi, kā viņi bija agrāk. Jo pa mums smējās, ka mēs esam vissliktākie politiķi pasaulē, ka mēs savā laikā esam pakāsuši tur pusi Valkas Igauniem, pēc tam mēs pakāsam Roņu salu, pēc tam mēs pakāsam Palangu Lietuvā, pēc tam mēs pakāsam Abreni tur vairs visu laikā, un tagad mēs jau gribam pakāst savu teritoriju. Vai mēs būsim tādi vai nebūsim, ja to mēs redzēsim pēc 17, 18 mēnešiem, un es ceru, ka situācija mainīsies un ka mēs savu zemi nepakāsīsim. To es jums visiem novēlu. Paldies! Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojies sabiedriskā labuma organizācijai Biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu kopā!